Jā, BB brokastis radio un televīzijā un ir ciemiņu viesu laiks. Un tad šodien mums ir viesis Rudolfs Kungrāns. Labrīt! 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 Viņš sēdot stāstīs par stāvizrādi. Jā. Bet tā tas obligāti tā iegājies stāvizrādi. Ir taču, kas tiešām sēdus runā vai laiž savus izrādes, ne? Man labāk vispār patīk tas angliskais, tas stand-up, bet tad man tajās pilsētās kaut kādās citās teica, mēs nevaram uz plakātu likt angliski, laikam rīktīgi netic. Mēs arī nevaram, mēs rādījos kā LV, mēs nevaram. Jā. Bet par to sēdēšanu, stāvēšanu, kādreiz es zinu, tie lielie, kādreiz tie vecie Odesas meistari, Žvaņecki ieskaitot un visādi, viņi sēdēja, ka tur galdiņš, karafīte. Žvaņeckis, man liekas, vienmēr viņš stāvēja ar portfeli, jā. Bet tas otrs uz dēburtu, kas ir tā pusrīdzinieks, tas, kur ar sievu norīt. Tas sēdēja? Tas sēdēja, jā. Viņi tur, es arī izrādēju, apmēram 10% nosēžu uz mani. Tas bāra krēsls, es arī kaut kādā brīdī, kad jūtu, ka šis būs tāds mierīgāks joks, tad es piesēžu. Tā vajag regulēt. Es izmantoju to kā tādu mizanscēnu. Dibeni var regulēt to joku. Tagad piestopējam tā. Mēs taču vienojāmies, ja? Par ko? Es ne. Vai ies ārā? Stāsti joku. Beidz. Mums šonedēļ jau otrais stand-up komediants un neviena joka. Kas attāds bija, kā viņam bija vārds? Kreičmans, Viņš taupījās, lādēja baterijas izrādē. Labi, baterijas lādēja. Atnāk pie mums vakardien, atnāc Kanters, Mārtiņš. Jā. Nodziedāja dziesmu. Ne tikai nodziedāja, viņš ir uzrakstījis dzejas grāmatu, viņš arī mēs lasījām viņa dzeju. Un tā viss, saproties. Izdevusi dzeju, tā bija arī dzeja, vai ne? Atnāk joku Pēters, būs jābūt joku. Stāsti joku, Tu jau vari taču, vai ne, no zamā starta. Mēs jau Mēs redzējām, tu kaut ko stāstīji mūsu kolēģiem, tie tur pa grīdu vaļājās. Es varu izstāstīt tikai, tas ir kaut kā pamatojoties arī uz izrādes nosaukumu. Izrādes saucās Evolūcija. Evolūcija, jā. Un tur tā ideja ir arī tas plakāts, kāpēc ir tieši tāds, jo par to, kā ir evolucionējis pasauli, jo man mamma ir skolotāja, un viņa nesen gribēja pavasarī, kad ir atzīmes izlikts, lai bērni iziet laukā, pēdējās stundas laukā. Un viņi izrādās to nevarēja, tāpēc, ka tagad vajadzēja savākt no visiem vecākiem pārakstus, uzzināt, kuram no kā ar alerģiju, pateica, ka nē. Pavasaris, putekšņi. Jā, un tad es salīdzināju to ar tādiem saviem laikiem, kā viss revolucionēs mūsu laikos. Tātad skolā ienāca cilvēks ar bīstamu savvaļas dzīvnieku mērkaķi, paprasīja, kā varbūt viņš var sēdēt visiem bērniem klēpī, un man mamma teica, jā, protams, jums ir kaut kāda papīra tam dzīvniekam? Nē, labi, pofīgi, lai viņš 2 stundas. Vienalga, neko neprasīja. Pār robežu nelegāli var. Jā, kāpēc? Un tad, es perfekto dienu atceros, kad ir kaut kāda, es biju D klase, tas nozīmē, ka es biju kaut kāds 75. bērns, kas ar viņu fočējās, un kad es gāju viņu fočēties, es tam mērķim redzu acīs, tā kā, varbūt tev izskrāpēšu acis, varbūt ne, tā kā skatīsimies, kā būs, tā kā. Un no tā man attīstījās šis nosaukums izrādē. Jā, bet saproties, tagad noilgumi jau šitām lietām nav, jā. Tas nozīmē, ka tavai mammai tagad varbūt baigās nepatikšanas, jo tagad kaut kāds kretīns tavā vecumā izaugs liels, viņš, kā mums skolā. Mani varēja izkrāpēt acis. Jā, es biju 76. Rekur ir bilde, kur ir ar manīm vienošanās ar maniem vecākiem. Jā, mērkaķis tā klēpī, redzat, ir. Bet tagad ir Liepājā labs jauns cietums, viss normāli. Un nav tālu. Jā. Es ceru, ka mammai tik tālu neies, mamma piedod. Ja kas man mamma tā nav, tas ir izdomāts stāsts. Bet man vēl arī pēc tā plakāta izziņošanas man uzrakstīja cilvēks, kuram viņš man pateica. Bet tu mums šito visu sadirsi, ko tad pirms tam? Viņš izdomāja sev mammu ir. Tas ir gan Facebook. Nav tālu tā iestāde. Man uzrakstīja. Tepat tās 2 pieturas ar tramvaju. Man uzrakstīja cilvēks, kurš saka, pēc tā plakāta izziņošanas, viņš man uzrakstīja, tas mērkaķis man bērnībā Ķekavā kaimiņos dzīvoja. Un viņš teica, ka mērkaķa saimniekam tas bijis vienīgais darbs, un viņš ir braukājis ar smalkām mašīnām un braukājis pa skolām ar mērkaķi. Tā kā tas bija laba karjera kādreiz.
Tagad beigusies. Tagad jau ārpus štata fiskultūras skolotājs, viņš jau nevar piespiest bērniem kūleni mest. Neļauj. Nedrīkst, jā? Nedrīkst, tas būtu traumatiski. Mēs bijām vienā pasākumā, bija sports, tas jau bija gads atpakaļ, un tur tāda, blā, 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 pasākuma, tāda prezentācija. Un tagad, ar sportu saistīts pasākums, un tagad bērniem kaut kāds atrakcijas saka, lai ties bērni, man taču, lai met kūleņus. Stop, tu debils esi. Kādi kūleņi, viņi visi nolauzīs kaklus tulīt. Uz 1, 2 skaitīties, labākajā gadījumā. Tu traks esi kā? Viņš nešķiet cipariem. Kurš ir pirmais, kurš būs otrais? Tas nav iekļaujoši. Tas nav progresīvi. 1, 2, pareizi, otrais jau būs tā diskriminēts. Uz pirmo skaitīties. Visi ir pirmie. Vai arī visi otrie? Neviens nav uzvarētājs. Jā, tā. Šitas ir labi. Pagaid, par ko vēl būs tā evolūcija? Par šitādām lietiņām, cik agrāk bija labi un tagad neļauj. Un otra lieta, tas evolūcija vārds, kad pašam parādījās pirms 3 gadiem kūleņus nedrīkstoši mest bērns, un kā tas ir evolūcionējis manu dzīvi un vispār izmainījis ļoti daudz ko, kā ir. Pašam bijis jāmainās un jāpaliek īstenībā par pilnīgi citu cilvēku. Bet tu zini, kāds šodien datums ir? Šodien ir 26. septembris. Tas tavs pasākums ir 23. janvārī. Ko viņš te atnāca? viņš atnāk reklamēt pasākums 23. janvārī. To viss sen būs aizmirsuši, draudziņš. Viņš lēnām evolūcionēs. Man vienkārši vajag katru dienu kāds nopērk biļeti. Katru dienu kādu jociņu pieliek klāt un lēnāk garā. Tā programma jau vēl nav gatava. Es viņu neesmu vēl sāst. Nē, ir gatava. Tā arī tas būs lēnu garu. Man vajag, bet es vienkārši gribēju pateikt, labi, Rīgas pirmizrādē ir izpēt, bet es pārreklamēju, jo tā kā vēl tajās, kur vēl nav, bet tur Liepājā, Kuldīgā mums visur ir tās early biļetes. Pirmie, kas nopērk, ir bijuši lētāk. Agrā putniņa biļetes, tā viņas saucās. Early, agrais putniņš. Okay. Bet man vajag arī vienkārši, lai ātrāk pirmizrādi izpārdodās, lai mēs varam papildu izrādes likt klāt. Es tev sapratu. Viss pieņemam. Baigais gājiens. Kad Ainārs Mielovs izziņoja Arēnu Rīgu vispār pirms 3 gadiem, un viņam tikai tagad oktobrī būs viņu, tā ir Arēna Rīga, bet... Tad jau tu tiešām esi baigi vēli jau izsludinājis. Tev vajadzēja gada sākumā. Un pa kādiem mūķiem tev patīk šancēt? Rīgā man būs VF kvartāla kamerzālē Spīdola, kas ir tāds ļoti... Un šogad man izrādās, cenšos iet mazliet, lai nav tie parastie. Būs arī kultūras nams, bet ir Liepājā kultūras nams Viktorija, kur, man liekas, arī UFO ir bijis superīgi lieta. Kuldīgā Duna Brūverī, kas ir alus darīt vai ir savu koncertu zālīte, tāda forša. Tur vispār tāds kvartāls ir... Tagad nāks vēl klāt, kas man vēl ir Cēsīs, man ir pie Dukura, bet vecākā Dukura, viņam ir savs rančo ar uztaisītu stallī, tur man būs Valmiera akustika, un tad katru nedēļu tagad mēs liksim klāt vēl pa vienai izrādē, ko izziņosim. Tā jau Igo ceplī. Jā, bet tur man liekas... Ko nozīmē mēs? Tu esi viens, taču tur vēl kāds ir. Nē, man būs iesildītājs DJs Kārls Čilkuts, man būs gaisma cilvēks, un man šajā izrādē ir arī tāds producenta cilvēks. DJs spēlē smieklīgu mūziku, vai kā tev tas? Nē, viņš spēlēs tādu mūziku, lai cilvēki labā tāda atmosfērā ir to pusstundu pirms izrādes. Evolucionējoša mūzika tāda. Tad man vajag intro mūziku, un tad man dažos jokos arī vajadzēs DJ papildinājumu. Skaidrs. Tā kā es neesmu pats uzdziedās arī? Ui, nē. Nedziedi? Nē, es bērnībā tik slikti dziedāju, kad man pat pie eglītes nelaida. Mums tikko atsūtīja dziesmu, teica, ka tu to esot. Arī? To iedziedājis. Paklausies. Es saucu noguris, lai nāve nāk. Tas neesi to? Tas neesi. Balss līdzīgi. Kāzās plītē. Es daudz ko neatceros no dzīves. Varbūt es esmu. Tad dziesma Ak vai O. Kas ir izpildītājs? Rakstīts Sarkkliņģeri. Tas neesmu. Teksts Viljams Šekspīrs. Ak vai O. Pēc soneta numuru 24 vai kaut kāds. Jā, vai... Tu orientējies sonetos, jā? Tā ir mana lieta. Tā es tev nolasīju dzēju. Drīkst, Kantera? Kantera Būtu dzēju. zinājis, būtu Rači dzējoja grāvi un paņems līdzi. Nē, vajag Rači jau trit nežēlistībā nedēļas sākumā jau tāls Timruts
pastāstīja, ka viņš viņam nav samaksājis par labvēlīgā tipa 35 gadus atpakaļ izdoto albumu. Ok, tad viņu liekam mierā. Liekam mierā. Kanter, negribu nosaukt lapusīt. Jā, un pats arī nolasīt. 42. lapa ir. 42. jā. Kanters ir dzējnieks? Bet tikai skaties tādu īsāku. Tur ir ilustrācija. Nē, bet nākošo. Nē, tu nolasi bildi. Ilustrāciju. Labi, paņem to blakus, jā. Kanters pats zīmēja arī. To var būt. Viņš jau tāds meistars uz visiem nagiem. Labi, šo dzējoli es veltu, Ufo un Fredim, protams, jā? Jā, kā tad. Ok. Tu dziedi un bites tev apkārt dejo. Vai iesim mēs kā laimīgie klejot? Skaties, jau saplaukuši kasteņu koki, un es tevi mīlu tik ļoti, ļoti. Tavs augums kā samts nodra pavasara vējā, dzirdi, jūra mūs sauc. Un iepūša laimi mums sejā. Šitāds nekad nebūs. Šitais ir redīgi. Mums ir sūdzības. Tā ir klāja vai ne tāda piesiešanās. Ombuds jau lēnām mostās. Ombuds mostās, jā. Bet nekas tāds nebūs savā programmā. Es saprotu, tik nopietni tu neliedi iekšā dzējā. Tas jau nebija nopietni, šitais jau bija reāls pasaldo nodevu. Nē, man bija, starp citu, tad, kad es sāku savu stand-up karjeru, manā pirmajā izrādē, man vajadzēja izrādi, bet man materiāls nebija tik daudz, cik vajadzētu izrādēji. Un tad es 15 minūtes aizvietoju ar to, kad es citēju Andra Kiviča pirmo grāmatu izdoto. Un tur man ļoti patika, ka viņam bija tādi citāti ļoti forši. Kā viens citāts, ko es atceros, viņš ir dzīvojis Amerikā savā laikā. Un tas, ko viņš pateica, tāda atklājuma, to, ko es varu pateikt cilvēkiem, kas ir dzīvojuši gan Amerikā, gan Latvijā, jūs varat salīdzināt dzīvi Amerikā un Latvijā. Tādu padomu viņš iedod tiem cilvēkiem, kas man likās tāds, jā, tā ir tāda iespēja. Un... Tu vēl vari paņemt, var paņemt reperu tekstus. Bet nē, tagad man vairs nevar. Gačo teksti vienkārši spēcīgi. Jā, paņem, tur ir. Vai mēs stampā grīdu, 68 reizes stampā grīdu. Tu vari tā aiziet laiks. Bet vienos tu uzraksti stampā grīdu un izpārdod mežu parku tādā ziņā. Tas gan. Nevajag. Tev recīt sanāk tikai maz istabiņu. Bez kvartāla. Kanters izdod dzējoļu krājumu, es nezinu, kā viņam meža parkā iet. Tas gan, jā. Ko tu tur tādu jautru viņiem stāstīji, varbūt mums arī, kā mūsu kolēģiem, ja tas ir tik jau tāds, ka nevar? Nē, es stāstīju par savu pieredzi, kas būs, starp citu, par ko būs arī izrādē, tāpēc es negribu visu atklāt. Es stāstīju par pieredzi pagājušajā gada viesojoties vienā televīzijas raidījumā, kur man ar 3 nepazīstamiem cilvēkiem aizsūtīja tālu prom no Latvijas. Un viens no cilvēkiem bija jūsu kādreizējā, man liekas, kolēģe Katrīna Gupalo. Viņa kādreiz bija, man liekas, šeit. Jā, viņa tagad arī tālu prom. Vietnamā, jā. Un es tur padalījos par pieredzi, kā bija. Kāpēc es varbūt vairs nebraukšu? Ir jokaini ar 3 nepazīstamiem cilvēkiem atapties 2 nedēļu ceļojumā. Nav tāds komforts baigais. Tas filmējums. Jā. Nepieminēšu televīzijas raidījumus. Vienkārši tur 4 uz rokas somām saucās kaut kā tā. Es tā sapratu. Labi, to tu mums nestāstīsi. Programma vēl nav gatava. Pirmā izrāde janvārī, un biļetes vēl nav izsvērt. Es reāls krāpnieks. Skaties, ja tu gribēji joku, es varu izstāstīt savu, bet tas prasīs apmēram 2 minūtes. Labi. Savu dzīves mīļāko anekdoti. Tad jūs stāstat anekdotus? Es nestāstu anekdotus izrādē, bet es radio varu izstāstīt anekdotu. Tad anekdota ir tāda, kaut kādos laukos ir čalis vārdā Jānis, un viņš brauc uz mājām, viņš dzīvo mazā meža mājā ar mammu, tur 2 govis, 3 vistas, un viņš redz viņa 2 mīļākās porno modeles stopē. Un viņš viņus paņem, viņš saka, viņām vajag uz Rīgu, viņš viņus ved uz Rīgu, bet viņas vienā brīdī saka, klausies, muška, mēs varam palikt pie tevis. Viņš izstāsta, bet man ir tāda necila mājiņa, viņas tā, nē, mums vajag kaut ko savādāk dzīvē. Viņas paliek pie viņa pa nakti, viņam ir viss, ko viņš ir redzējis, ko viņš dara video. Bet viņas mežā stopēja tās porno modeles. Nē, viņas stopēja uz šosēs, un viņas tajā naktī piepilda visas Jāņa, tos brīnums, ko viņš ir gribējis dzīvē, ko viņš ir redzējis, un Jānim labākā nakts dzīvē. Pēc pusgada tās porno modeles atkal ballējas Rīgā, visas Rīgas ballītes, un viena no viņām ārā tāda nogurus, un otrais saka, man šīs ballītes ir apnikušas, es gribētu tā kā toreiz mežā pie Jāņa aizbraukt. Un otra, tā jau varētu, bet diez vai Jānis mūs atcerēsies.
Tā ir mana dzīves mīļākā. Florencevs mūsu kolēģis no pusēm savulaik stāstīja. Pirms 20 gadiem, bet tas normāli. Es šo nestāstīšu izrādē, šo anekdotu man izstāstīja 60-gadīgs vīrs pirms dažiem gadiem. Man viņa ir palikusi atmiņā. Labi. Ok, nu tad vēlreiz atgādini, kad ir pirmā, uz kur mums jāpērk tagad tāds pirmās biļetes. 23. janvārī sākās tūri, bet vienkārši ejam, nezinu, visur man sociālās tīklos, ja biļešu paradīzē, tad tur ir visa informācija par izrādēm. Un katru nedēļu no nākamās nedēļas mēs arī izziņosim klāt jaunu pilsētu. Tur nāks klāt gan Jelgavas, gan vēl Ogres un viss kaut kas tāds. Tā kā... Viņas ir vairāk. jā, protams, nezināt. Dzirdēju, Ogri. Tev tikai viena tur pie pakaļas ir, bet ir vairākas Ogres. Visādās Ogres ir vairākas pārogres. Tur ir jaunogri. Bet, lai ir iekļaujoši, visas ir labākās, neviena nav sliktākā. Uz pirmo, otro neskaidrīties. Ja es skatos, tu jau arī plāno būt Valmierā. Valmierā būšu, akustikā. Un Līgatnē, un Cēsīs, un Martā jau vēl. Jā. Starp citu par Cēsiju. To iet gadu uz priekšu. Martā vienkārši es gribēju Cēsīs februārī, bet ārtranču dukuri ziemā nestrādā, lai nebūtu jāmaksā par kurināšanu, kas ir ļoti normāli. Labi, nākošā gada septembrī, kur tev būs? Saprot, ka 20. datumos beigsies. Es paskatīšos nākošā gada. Es ceru, ka būs Rīgā vēl kāds papildu izrādes, gan jau, kad izmauksim līdz septembrim. Tur abīkšķi. Tu tajā rudens depresijā tu nebūtu. Tur mēs tiekamies visos 4 datumos. Jā, braucam. Un, starp citu, man tāda komplimentējoša pašam pēdējā reize, man liekas, dzīvē, kad es skatos kaut kāds saraksts ar cilvēkiem, kur man ir jāuzstājās. Es esmu jaunākais. Reizeknas sastāvā. Man prieks. Evolūcija vēl priekšā. Vēl priekšā, viss kārtībā. Nu labi, mūsu jaukās sarunas noslēgumā es esmu piemeklējis Andra Kiviča, vienu no dziesmām, ar to arī noslēgt. Mums nav skanējis, tad cits Kivičs, man liekas, vispār gadu laikā. Tā. Nu redzi, vajadzēja man atnākt. Nu, atnāca. Pie mums atnāca Rudolfs Kugrāns. Uzvan viņam pasaka, lai viņš ieslēdz rādio, ka beidzot ir. Viņš klausās.